To, ka latvieši ir tauta, kas mīl dziedāt un dejot, pierāda arī Rēzeknes augstskolas studenti, kuri no augstskolas ārpus studiju piedāvātajiem pašdarbības kolektīviem visaktīvāk apmeklē tieši deju kopu Dziga un jaukto kori Sonitum. Jāteic, ka Dziga sastāv no jauniešu un vidējās paaudzes kolektīviem, un abās grupās kopumā dejot deju 50 dalībnieku. Savukārt korī dzied vairāk nekā 30 studenti ar skanīgām balsīm. Lai arī dziedāt un dejot gribētāju skaits ir liels, katru gadu pašdarbības kolektīvu vadītāji gaida jaunus aktīvistus. Tā jau ir tāda kā tradīcija izveidojusies, ka studiju gadu noslēgumā deju kopa Dziga un koris Sonitum piedāvā savu koncertu. Un protams, arī atnāca tradīcijas vadīt, jo es esmu bijusi citus gadus šiem koncertiem un ar interesi arī piedalos un skatos. Un man pašai ir tuva arī tautas deja, kora dziesma. Pat esmu ilgus gadus arī dziedājusi gan korī Sonitum, tāpat arī ar apbrīnu skatos dejotāju raitajā solī. Visa mācību gada laikā abu kolektīvu dalībnieki cītīgi gatavojās dažādiem pasākumiem, kas norisinājās tepat Rēzeknē, gan arī citās pilsētās. No Dzigas visu, protams, mēs nevaram sagaidīt, ko mēs šogad esam darījuši. Tas ir uzvedums Garā pupa un pārējās dejas, ko mēs gatavojām gan Tautas deju ansambļu svētkiem, kas bija pagājuši sestdien Rīgā, Ķīpselas hallē, gan ko vedām uz jaunatnes deju skati uz Valmieru. To mēs visu, protams, nevarēsim parādīt, bet šī īsajā koncertā būs 5 dejas, ko mēs rādīsim no visa pamata padrusciņiem. Savukārt koris šobrīd gatavojas Latgales dziesmu svētkiem un jauniešu koru festivālam Jūrmalā. Jāteic, studentiem nereti saspringtais mācību grafiks sagādā problēmas ar mēģinājumu apmeklēšanu, tomēr kolektīvu vadītāji ir saprotoši. Protams, ir arī dažas problēmas, jo tomēr augstskolas studentiem ir savādāks grafiks nekā, piemēram, kā skolas kolektīviem, nekā pieaugušo kolektīviem, jo bieži vien lekcijas ir arī vakaros un, diemžēl, diezgan daudz arī netiek. Bet dziedāt griba ir liela, entuziasms ir liels, un, ja arī kas kādreiz netiek, mēs varbūt citā pasākumā tad viņš arī pievienojās. Arī paši jaunieši atzīst, ka šāds brīvā laika pavadīšanas veids ļauj iegūt jaunus draugus, iepazīt neredzētas vietas, kā arī sniedz iespēju interesanti un liederīgi pavadīt savu brīvo laiku.